So what we'll do is present the menu. Yeah. I find you very attractive. Es no sākuma biju pilnīgi pārliecināta, ka es mācīšos par zobārstu. Man ļoti patika bioloģija un medicīna, bet tad es uzzināju par Rīgas Tehniskās universitātes ķīmijas fakultāti un iespējām tur un materiāla zinātne. Šīs programmas nosaukums ļoti ieintriģēja. Reizē mēs mēģinām izgudrot kaut ko jaunu, uzlabot jau esošo, un tādējādi caur medicīnu, caur jauniem materiāliem, kas ir reciklējami un paši pārstrādājas, mēs palīdzam cilvēkiem, palīdzam vispār pasaulē. Cilvēki padara par studentu vide, kopmītnes, universitāti, cilvēki, kas ir blakām, dažādi pasākumi, kas notiek, iespējas, kas mums ir studentu gados, jo to iespēju ir nenormāli daudz, tikai uz viņām visām nevar paspēt. Gribās jau daudz ko izdarīt, tikai tas laiks ir tik ierobežots, ka, diemžēl, ir labi, ja mēs paspējam uz pusi no tā, ko mēs gribam. Vairums studenti domā par kultūru, par sportu, izklaidi un tā. Un tad kādam jādara tas pārējais sociālajie jautājumi un tādas. Un tur bet arī ne tikai tāpēc, ka neviens cits nedara, bet tāpēc, ka man nepatīk tā studentu izklaides dzīve. Man vairāk interesē, lai mēs būtu labāka augstskola Latvijā. Un tad es domāju, ka man ir kaut kas prātā, lai to paveiktu. Gada studentam jābūt noteikti tādam cilvēkam, viņš nevar pats sevi izvirzīt. Es tagad gribu būt gada students un lūdzu tagad par mani te rakstiet, sakiet labus vārdus. Es domāju, ka gada students, tas ir jāizvirz noteikti kaut kādām kolektīvam, tas jāizvirz cilvēkiem, kas vēlās, lai tam gada studentam arī būtu atbalsts. Ļoti būtiski ir motivācija, jo, ja tev ir ļoti laba motivācija, tad tu esi motivēts šo mērķi sasniegt. Katra mērķa sasniegšanai ir vajadzīgas savādākas metodas, un savukārt katrs cilvēks priekš vienu mērķa sasniegšanas var izvēlēties dažādas metodas. Par to, kādām šīm metodēm ir jābūt, tās noteikti izlēma katrs cilvēks, ejot ceļā uz šo mērķi. Nebija jau tā, kad es ienācu tagad studentu pašpārvaldē pirmajā gadā un teicu, es tagad gribu būt studentu pašpārvaldes vadītājs. Es pietiekoši ilgi darbojos studentu organizācijās. No sākuma darbojas ekonomikas fakultātes pašpārvaldē, jau līdztekus arī sāku darboties lielajā studentu pašpārvaldē. Pagāja 3 gadi, līdz es izdomāju, ka, ja pienāca tas laiks īstenībā kandidēt un kad, kāpēc gan to nedarīt. Un tas galvenais iemesls bija tāds, ka es jutos, ka es to varētu darīt. Es jūtu to, ka es to varētu darīt un par to, kā man tas ir iznācis vai savukārt varbūt nav iznācis, par to, lai tie cilvēki, kas strādā kopā ar mani.